Labvakar! Vai mēs varam sākt vai vēl pagaidīsim kādu minūtīti? Nezinu, es domāju, ka varam varbūt arī sākt, ir 5 reizi. Jā, labi. Jā, labvakar vēlreiz. Tātad pulkstens ir 5 vakarā, un mēs šodien te esam šeit sapulcējušies, lai apspriestu SIA Jelgavas komunālajie pakalpojumi plānotās darbības, sadzīves atkritumu poligonu Brakšķi, infrastruktūras paplašināšanās Jelgavas novadā Liubēras pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Tātad šodien mums notiek šīs sabiedriskā apspriede, kur mēs iepazīsimies ar šiem visiem risinājumiem. Mans vārds ir Krista Tumova, esmu Jelgavas novada pašvaldības strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja. Un attiecīgi šovakar arī piedalīšos šajā sapulcē un paklausīšos šos risinājumus. Tad tālāk es došu vārdu ziņojuma sagatavotājiem, kas tad mūs iepazīstinās ar visu daudz detalizētāk. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Tā, ņemot vērā to, ka man īsti nav liela pieredze Teams sapulču organizēšanā, mēģināšu tūlītās nošērot prezentāciju. Tā, klīti. Iet tik ātri. Es atvainojos vienu mirklīti. Vai ir redzams šobrīd? Halo, dzirdat? Ir redzams. Jā. Bet vai tas ir pilnā ekrānā vai nē? Es tā kā spiedu uz pilnu ekrānu, bet laikam labi. Domāju, ka varam tad sākt. Sveiciens, labvakar visiem klātesošajiem. Paldies, ka atradāt laiku pieslēgties šai tiešsaistes sapulcei. Mani sauc Elīna Silgaile. Es pārstāvu uzņēmumu akciju sabiedrību Venteko, kura pēc Jelgavas komunālajie pakalpojumi SIA sagatavoja šo te ietekmes uz vidi novērtējumu uzņēmumu plānotai darbībai, sadzīves atkritumu poligonu Brakšķi infrastruktūras paplašināšanai, respektīvi jaunas atkritumu krātuves izveidē Jelgavas novadā Liubēras pagastā. Un šodien mums darba kārtībā ir iepazīstināšana ar izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējumu un novērtētajām ietekmēm un šo te ietekmju novēršanas un samazināšanas pasākumiem. Iesaukumā īsumā par formālo pusi izstāstīšu, tad būs nedaudz informācijas par plānoto darbību, par esošo darbību, kas ir poligonu Brakšķi šobrīd esošā darbība, un par vērtētajām ietekmēm un iegūtajiem rezultātiem. Tātad ietekmes uz vidi novērtējumu procesu regulē likums par ietekmes uz vidi novērtējumu, tam pakārtotie ministru kabineta noteikumi, numur 18 kārtība, kādā novērtēja paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē ar paredzēto darbību. Un šī te procedūra, tātad, kā jau es arī minēju, tiek veikta, lai novērtētu paredzētās darbības iespējamās nelabvēlīgās ietekmes uz vidi un izstrādāt priekšlikumus šo te ietekmju novēršanai, vai arī, ja tas nav pilnībā iespējams, tad šo te ietekmju samazināšanai dažādus inženiertehniskos risinājumus. Un tātad šīs dienas apspriedes mērķis
jau iepazīstināt ar šo te novērtējumu un iegūtajiem rezultātiem. Plānotā darbība, kurā ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumu par ietekmes vidi novērtējumu pirmo pielikumu, objektu, kuriem ietekmes novērtējums ir nepieciešams, 15. punkts atbilst plānotai darbībai, tātad sadzīves atkrituma apglabāšanas vietas. Šeit ir ietekmes uz vidi novērtējuma visa procedūra. Tā ir bijusi ļoti gara. Pirmējās darbības bija jau 2020. gadā, kad plānotās darbības ierosinātāja vides pāraudzības valsts birojā, kas ir uzraugošā institūcija šajā ietekmes vidu novērtējuma procesā, iesniedza iesniegumu. Un par plānoto darbību un tai tika piemērots ietekmes uz vidi novērtējuma process. Turpinājumā tika veikta jau 20. gadā sākotnējā sabiedriskā apspriešana un pieprasīta programma birojam par ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādi. Un tad tika uzsākts šis te ietekmes uz vidi novērtējuma process un ziņojuma izstrāde. Šobrīd mēs esam 2023. gadā. Process ilga ļoti ilgi, tāpēc kā paralēli tika veiktas arī piesārņojuma izpētes, ņemot vērā to, ka poligona esošajā teritorijā ir arī vēsturiski piesārņota vieta, kas ir bijušais sadzīves atkrituma izgāstuve. Tika veikta izpētes, pēc tam paralēli mazliet ziņojums tika nolikts malā un tika veikts poligonam esošo atļauju apvienošanas, kas aizņem diezgan lielu laika periodu. Tad arī parādījās problēma, ja tā to var teikt, attiecībā uz plūdu teritorijām, kur jautājumi tika risināti arī attiecībā uz esošo darbību, un tad tāpēc arī šis laika noilgums bija diezgan ilgs. Šobrīd ziņojums ir izstrādāts, un tātad šī sabiedriskā apspriešana tiek veikta kontekstā ar šo te ziņojumu, un turpinājumā tiks apkopoti viedokļi gan no institūcijām, gan iespējams arī, ja būs kāds sabiedrības priekšlikums komentārs, tas tiks iestrādāts ziņojums un iesniegts vides pāraudzības valsts birojām atzinuma saņemšanai. Un šī te darbība tiek atļautā pēc tam, kad šis te atzinums kopā ar plānotās darbības ierosinātājs iesniegumu tiek iesniegts pašvaldībā, respektīvi šajā gadījumā tā ir Jelgavas novada dome, kurā atrodas plānotās darbības teritorija, un tātad rezultēs ar šo te pašvaldības akceptu, par ko lem novada dome. Par pašu ietekmes vidu novērtējumu ziņojumu sabiedrisko apspriešanu, kas norisinās šobrīd, tātad pilnais periods ir no šī gada 14. augusta līdz 13. septembrim. Un šodienas apspriede tiek rīkota attālināti, ko mums joprojām pieļauj šis te likums par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu noteikto, ka šīs apspriedes var rīkot arī attālināti. Un paziņojums par šo te sabiedriskās apspriešanas periodu un sabiedriskās apspriešanas sapulci tika publicēts laikrakstā Jelgavas novadas ziņas 14. augusta laikrakstā. Tika paziņojums publicēts arī mūsu mājaslapā, ziņojuma izstrādāja mājaslapā vnteko.com un plānotās darbības ierosinātājs mājaslapā komunālie.lv, kā arī pašvaldības mājaslapā jelgavasnovads.lv,
kā arī interesantiem ir iespējams iepazīties ar šo te ziņojumu papīra veidā, un ziņojums ar pielikumiem un kopsavilkumu ir izvietots gan Jelgavas novada domes telpās un Līvbēras pagasta pārvaldē, kur ar šo ziņojumu var iepazīties šo te institūciju darba laikā. Un, kā jau arī iepriekš minēju, tātad šī ziņojuma sabiedriskā apspriešana ilgs līdz 13. septembrim, līdz kuram iedzīvotāji, citi interesanti var iesniegt savus priekšlikumus, sūtot tos uz vides pāraudzības valsts biroja, uz rakstiskā veidā, uz e-pastu pasts@vpvb.gov.lv, tātad, kas ir norādīts ekrānā. Lūk, tas īsumā tad ir par pašu šo te procedūru. Turpinājumā informācija par paredzēto darbību. Tātad īsumā vēl tāds neliels ievads, ka Jelgavas novada Līvbēras pagastā tātad darbības ar atkritumiem šajā te teritorijā norisinās jau no 70. gadiem, kad tika izbūvēta, jeb ierīkota atkrituma izgāstuve, un turpinājumā tā tika rekultivēta un tika izveidots atkritumu poligons, Brakši, un attiecīgi arī tas bija par pamatu, lai tālāk turpinātu šo te atkritumu apsaimniekošanu šajā te teritorijā, jo jaun esošās darbības krātuvē joprojām vēl ir ar brīvu, tā teikt, kapacitāti. Tomēr, ņemot vērā to, ko es arī turpinājumā stāstīšu, savlaicīgi jau šis te ietekmes uz vidu novērtējums tiek veikts, ņemot vērā arī to, ka pat šī procedūra ir aizņemta pagaidām jau diezgan daudz laika resursus. Par paredzēto darbību. Tātad paredzētās darbības ierosinātāji ir SIA Jelgavas komunālie pakalpojumi, kas apsaimnieko šo te poligonu, tai skaitā. Šī te darbības vieta tiek plānota blakus esošajam sadzīves atkritumu poligonam Brakši, tā pieguļošajā teritorijā virzienā uz ziemeļiem, zemes vienības daļā. Tātad šī zemes vienības daļa ir nomas teritorija, kas pieder Latvijas valsts mežiem, kas pārstāv tātad šī valsts intereses, un zemes nomas līgums ir noslēgts trīspusējs ar Jelgavas komunāliem pakalpojumiem, Latvijas valsts mežiem un Jelgavas novada pašvaldību. Šī teritorija atrodas 7 km uz rietiem no Jelgavas pilsētas. Un jaunās atkrituma krātuves platība ir aptuveni 10 hektāri, un pēc provizoriski aprēķinātās kapacitātes tur būtu iespējams novietot 1,5 miljoniem kubikmetru atkritumi. Paredzētās krātuves kalpošanas laiks ir ļoti liels, un tas ir arī saprotams, tātad 64 gadi. Tas, protams, viss ir diezgan provizoriski aprēķināts, un plānotā darbība ir tikai šīs te jaunās krātuves izbūve, jo atkritumu pieņemšana, apstrāde un tas viss turpināsies esošās infrastruktūras ietveros. Nekādas jaunas citas darbības attiecībā uz šo jauno atkritumu krātuvi netiek plānotas. Protams, es nerunāju par to, ka tas tur varbūt gadu gaitā šī esošā infrastruktūra tiks uzlabota, modernizēta vai nomainīta kaut kādas
iekārtas, bet kopumā. Tātad poligons Brakši atrodas, tātad redzam kartē, un šī ir poligona teritorija ar esošo darbības vietu, un uz ziemeļiem zaļa rūtotā teritorija ir šīs te jaunās atkrituma krātuves plānotais gabals, 10 hektāru platībā. Un šeit mazliet detalizētāk ir sadalīta šī te jauna atkrituma krātuve, jo, protams, visu 10 hektārus uzreiz, tā teikt, tas netiks apgults. Ir plānots, ka šī te krātuve tiks sadalīts 3 sekcijās, jeb šūnās, un attiecīgi arī tās tiks apgultas pakāpeniski, soli pa solim, piepildot vienu, otru, bet, protams, tur var būt arī variācijas, varbūt, ka viņas pēc tam tiks apvienotas, to mēs, protams, nevaram šobrīd paredzēt, bet konceptuāli tā ideja šobrīd ir tāda, šāds te risinājums atkrituma krātuves attīstībai. Par paredzēto darbību, kas tiek plānots. Tātad pirmēji tiek paredzēta teritorijas sagatavošana šīs te jaunās krātuves būvniecībai, un tajā ietilpst diezgan nopietns darbs, kas ir gruntsūdens piesārņojuma sanācija, ņemot vērā to, ka es arī minēju jau iepriekš, ka plānotās darbības teritorija atrodas blakus vēsturiski piesārņotai teritorijai. Mazliet vēlāk pastāstīšu par šo te piesārņojumu. Tad ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu ietvaros plānotās darbības teritorija tika apsekot arī no certificēta biotopa eksperta, kurš konstatēja šajā teritorijā aizsargājamos augus, kas ir Latvijā ļoti plaši sastopami, tomēr viņi ir aizsargājami, šī te smaržīgā naktsvigole. Tāpēc kas arī šajā teritorijā un pieguļošajā teritorijā ir diezgan plaši sastopama, tomēr tas ir aizsargājums augs, tāpēc pēc eksperta rekomendācijām šie te aizsargājumi augi tiek rekomendēti pārstādīt blakus esošajās teritorijās atbilstoši saskaņot šo te procesu ar dabas aizsardzības pārvaldi. Un pieaicinot atbilstošus speciālistus šīs darbības veikšanai turpinājumā, tad attiecīgi tiek veikta teritorijas atmežošana, tas arī nenotiks uzreiz 10 hektāros, bet, kā jau es minēju, tātad pirmajā šūnā, un tad attiecīgi tālāk virzoties uz pārējām pēc piepildīšanas. Un būs nepieciešama arī meliorācijas pārkārtošana, jo negluži pirmās šūnas, otrās šūnas vidusdaļā ir esoša meliorācijas sistēma, pēc tam smilts slāņa norakšana un krātuves pamatnes ierīkošana. Tātad krātuves pamatnes ierīkošanu regulē atbilstoši normatīvie akti, un šās te visas darbības tātad būtu veicamas būvprojekta izstrādes periodā, kas attiec uz gruntsūdens piesārņojumu sanāciju. To, protams, ir iespējams veikt arī ātrāk, kas aizņem, protams, tas nenotiek ātri. Par jaunās atkrituma krātuves eksploatācijas periodu, tātad, kā jau es minēju, tā ir sadalīta 3 sektoros, un katru sektoru aizpildīšanas laiks varētu aizņemt apmēram 22 gadus, plus mīnus, varbūt vairāk, varbūt mazāk. Attiecīgi, pieņemot atkritumu noglabāšanu, apmēram 24,000 tonnas gadā. Par atkritumu veidiem, kas tiek plānots noglabāt šajā te jaunajā atkrituma krātuvē, tie būs tikai turpmākai reģenerācijai nederīgi atkritumi, kas būs gan šķirošanas stacijā no sadzīves atkritumiem atšķirotā nederīgā daļa, gan
atkritumu šķirošanas stacijas pieguļošajā teritorijā, atšķirotie atkritumi no būvgružiem, no lielgabarīta, gan arī klienti ievestie turpmākā reģenerācijā nederīgi atkritumi, kas attiec uz bioloģiski noārdāmajiem atkritiem. Mazliet vēlāk pastāstīšu, kāda šobrīd ir izcinājuma poligona teritorijā, kas arī ir jauns projekts un tiek veikta jau būvniecība mazliet aizstājoties pa priekšu. Tāpēc jaunajā atkrituma krātuvē nekādas bioenerģijas šūnas netiek paredzētas, tikai atkrituma apglabāšana. Nu, un attiecīgi arī šajā atkrituma krātuvē, kā jau klasiski tas ir visos poligonos, tiek ierīkota infiltrāta savākšanas sistēma ar tā attīrīšanas iekārtās, biogāzes savākšanas un sadedzināšanas koģenerācija. Attiecībā uz biogāzi, jā, pēc normatīviem aktiem, kas regulē atkrituma poligonu ierīkošanu un eksploatāciju, šī te biogāzes savākšanas sistēma ir jāierīko. Ņemot vērā to, ka šajo stacijā atšķirotojos atkritumos no sadzīves atkritumiem, ja šajos turpmākā reģenerācijā nederīgajos atkritumos var būt arī bioloģiskās daļas piejaukums, kas, ja nemaldos pēc normatīvām, bija līdz 30% pieļaujams, līdz ar to arī šī te biogāzes savākšanas sistēma tiks ierīkota. Un noslēgumā, kas jau būs pēc 11 gadiem, tātad krātuves slēgšana un teritorijas rekultivācija. Par esošo darbību, ņemot vērā to, ka tā lielākajā daļā saglabāsies tātad šī te atkrituma pieņemšana un apstrāde saglabāsies tāda, kā tā ir šobrīd. Tātad šobrīd poligona teritorijā ir izvietot šķirošanas angārs mehāniskai atkritumu šķirošanai, kurā tiek šķirot ievestie no reģiona savāktie sadzīves atkritumi, pieguļošajā teritorijā tiek veikta būvniecības atkrituma pāršķirošana un liela izmēra atkritumu šķirošana. Poligona rietumu daļā izvietota ir bioenerģijas šūna, kurā tiek novietoti atšķirotie bioloģiski noārdāmie atkritumi, un ir šūna atkritumu noglabāšanai, tātad, kas arī tiek paredzēts jaunajā krātuvē. 2022. gadā šī te atkrituma krātuve tika optimizēta, tika izstrādāts būvprojekts, un varbūt es tādās detaļās jau nestāstīšu, kā šis te poligona atkrituma krātuve ir, tā teikt, plānota un uzbūvēta, bet, tātad šī optimizācijas projekta ietvaros ir apvienot tā saucamā Brakši pirmā kārta un Brakši otrā kārta, kas ļauj vēl pāris gadus šo te teritoriju izmantot atkritumu uzkrāšanai, noglabāšanai, nerealizēt šo te jauno atkritumu krātuvi. Tātad šī kapacitāte vēl ir pietiekama. Un attiecīgi arī esošajā atkritumu krātuvē ir gan infiltrāta savākšanas sistēma, gan biogāzes savākšanas un apstrādes sistēma un cita ar poligonu darbību saistie infrastruktūras objekti, kas ir gan darbinieku administrācijas telpu, ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas sistēmas, lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas. Jā. Tā, vēl par plānu, par esošo darbību, ņemot vērā to, ka netiek prognozēts, ka šis te atkritumu apjoms pieaugs, kas arī uz šīs te bāzes ir plānots arī šīs te jaunās atkrituma krātuves, šī te gan kapacitāte, gan arī, ko es minēju, šī te šūnu ietilpība un noglabāto atkritumu apjomi. Šobrīd poligonā vidējais ievestais atkrituma apjoms ir vidēji, tas ir par pēdējiem 5 gadiem, 46 tūkstoši tonnas, kas ir apmēram 127 tonnas dienā. Un lielāko daļu no ievestiem atkritumiem veido nešķiroti sadzīves atkritumi, mazākā mērā ir būvniecības un lielgarīga atkritumi, un arī citi.
atkritumi, kas ir turpmākai reģenerācijai nederīgi. Tā ir ienākošā atkritumu plūsma. Par izejošo atkritumu plūsmu tas ir domāts tātad jau apstrādāti atkritumi, tātad kas finālā tiek vai novietoti bioloģiski noārdāmie atkritumi bioenerģijas šūnā, kas veido apmēram 36% no ienākošās atkritumu plūsmas. Turpmākā reģenerācija nederīga atkritumi, jeb noglabājumi atkritumi, kas tiek novietot atkritumu krātuvē, tie veido 39% no ienākošās atkritumu plūsmas. Tad ir atšķirotie atkritumi, kuri tālāk tiek nodoti citiem apsaimniekotājiem, kā piemēram sadedzināšanai derīga atkritumi, jeb RDF materiāls, atšķirotie melnie, krāsainie metāli, alumīnijas veido ap 20%, un poligonu iekšējā infrastruktūrā paliekošie atkritumi, kas ir atšķirotie būvgruži, kas tālāk tiek smalcināti, sijāti, un tie ir izmantojami iekšējo ceļu veidošanai, nogāžu stiprināšanu, tie veido apmēram 5% no ienākšanas atkritumu plūsmas. Kas vēl poligonu darbības rezultātā veidojas, tas ir infiltrāts, kas veidojas no atkritumu apglabātiem atkritumiem. Tās ir vidēji 39 kubikmetri diennaktī. Un apmēram 1/4 daļa tika nodota Sijā Jelgavas ūdens uz bioloģiskām attīrīšanas, pilsētu bioloģiskām attīrīšanas iekārtām, pārējais tika atgriezts atpakaļ krātuvē, vai arī ir atrasts risinājums par šī te infiltrāta samazināšanu ar izsmidzināšanas metodi uz krātuves teritorijas virsmas. Un poligonā Brakši attiecībā uz infiltrāta apsaimniekošanu 2022. Gadā tika rasts risinājums un uzstādīts mobila tipa infiltrāta attīrīšanas iekārtas ar reversās osmozes metodas izmantošanu. Un man šobrīd nav informācija, kā šīs iekārtas strādā, varbūt pēc tam, ja būs interesi, varbūt ar uzņēmumu pārstāvu pastāstīt, jo, protams, viņas tika regulētas un šī darbība tika veikta testa režīmā, piemeklējot, tā teikt, optimālākos gan vielu dozēšanas, gan infiltrāta apjomu padevi šajās iekārtās. Tas ir par infiltrātu, par biogāzi, tātad bioenerģijas šūnā un arī šobrīd optimizētajā krātuves teritorijā ir ievietots biogāzes savākšanas caurulis. Savāktā biogāze tiek utilizēta koģenerācijas iekārtām. Un tātad iegūtā biogāze poligonā ir pa gadiem diezgan mainīga, un pēdējā gadā, kad pilnais gads ir 22. pagājušais, ir novērojams ļoti liels biogāzes apjomu kritums, kas liecina par to, ka atkritumi pamazām degradējas. Un tā es aizmirsu piebilst arī, kad Brakši pirmā kārta teritorijā ir ierīkot biogāzes savākšanas sistēmu, tātad kopumā biogāzes apjomi pamazām samazinās, kas ir diezgan loģiski. Lūk, un poligonā tiek vidas kvalitātes kontrolē tiek veikta dažādi veidi monitoringa pasākumi, gan virszemes un gruntsūdens kvalitātes kontrole, gan infiltrāta un notekūdeņu kvalitātes kontrole, gan sadzīves, gan lietas notekūdeņiem, kā arī ikgadējie krātuves piepildījumi, uzmērījumi un, protams, arī ienākošā un izējošā atkrituma plūsma tiek svērta, monitorēta, arī tiek veikts atkrituma sastāva analīzes. Tā, tas īsumā ir par poligonu esošo darbību, par
jauno darbību, kura nav ietekmes uz vidi novērtējuma priekšmets, bet šī darbība ir iekļauta arī ietekmes uz novērtējuma ziņojumā. Tātad ir rasts risinājums par bioloģisku noardāmu atkritumu pārstrādes veidu poligonā un šobrīd ir uzsākta bioloģisku noardāmu atkritumu pārstrādes iekārtas būvniecība. Tātad pagājušajā gadā tika uzsākt projektēšanas darbi, šobrīd būvdarbi. Un šī te iekārtas projektētā jauda ir 19,000 tonnas bioloģisku noardāmu atkritumu pārstrāde gadā, un pārstrādājamie atkritumi ir plānots šajās te iekārtās pārstrādāt tātad no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotā bioloģiskā daļa, arī poligonā ievestie tīrie tā saucamie bioloģiski noardāmie atkritumi, kuriem pāršķirošana nav nepieciešama. Lūk, līdz ar to arī šī te bioenerģijas šūna, kas šobrīd darbojas, pamazām savu darbību beigs, un šie te bioloģiski noardāmie atkritumi tiks pārstrādāt šajā te iekārtā. Kas attiecas par metodi, tātad tiek paredzēts, ka šī te bioloģiski noardāmie atkritumi tiks pārstrādāti tā saucamajā sautās fermentācijas procesā, turpmāko pārstrādu kompostēšanas procesā. Tiek plānoti 4 fermentātori, un šajos te fermentātoros veidojas biogāze, kuru arī ir paredzēts utilizēt koģenerācijas iekārtā. Par šo te bioloģiski noardāmo atkritumu fermentācijas procesu tas ilgs 3 nedēļas, pēc tam šis te, kā to varētu teikt, bundulis vai tunelis, kā viņu sauc, tiek atvērts, un šie atkritumi tiek pārvesti turpat blakām uz kompostēšanas tuneļiem, kur turpinās šo te atkritumu pārstrāde līdz 4 nedēļām. Pēc tam iegūtais materiāls tiek sijāts, jo tur, protams, arī var būt kaut kādi pieaugumi. Lūk, un atsijāt tiek gan turpmākajai ģenerācijai nederīgi atkritumi, kas tiek aizvest uz atkritumu krātuves teritoriju noglabāšanai, tiek atsijāt arī šis te sadedzināmais materiāls, un procesa laikā ir apmēram 20% materiāla zudums, kas ir gan kā biogāzes veidā, gan kā perkolāts, kas atdalās šajā te fermentācijas procesā, kā šķidrums no šiem te atkritumiem, ar kuru šie te fermentātori viņš tiek izsmidzināts veicinot šo te fermentācijas procesu šajos te tuneļos. Lūk, un iegūtais tehniskais komposts var tikt izmantots, šobrīd mēs to tā pieņemam, ka tas var tikt izmantots atkritumu poligonu ikdienas pārklājuma veidošanai šajās te atkritumu krātuves teritorijā šūnās. Par citu veidu izmantošanu šobrīd man nav informācijas. Tā, tas tad ir par plānotajiem darbiem. Kas attiecas par poligonu Brakši un tā tuvākajām apdzīvotajām vietām citām jūtīgiem objektiem, kopumā poligons atrodas pietiekami tāli no apdzīvotām vietām, to tātad šķir no šīm te tuvākajām dzīvojamām mājām meža zona, un šīs te mājas tātad tuvākās mājas ir izvietojušās autoceļa Jelgava-Tukums P98 joslā. Tuvākā apdzīvotā vieta ir Tušķi. Tātad uzskaitītās mājas. Jā, un par ūdens tecēm tātad tuvākā ir Sveitas upe, ap 800 metriem uz austrumiem, un uz ziemeļiem nav šeit uzskaitīts, ir tātad arī Auces upe. Tā ir mazliet, laikam, tā tālāk ir. Tā, par ietekmes uz vidi novērtējumu. Tātad kopumā tika plānotai darbībai novērtētas šādas te ietekmes, un tad es pastāstīšu par katru
detalizētāk mazliet. Par gaisa piesārņojošo vielu emisijām, tātad poligonu darbības rezultātā, kā emisijas avoti, kas kaut kādā veidā emitē piesārņojošās vielas, ir tātad šis te atkritumu šķirošanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukums, kas izvietojies blakus šim te šķirošanas angāram, arī pats atkritumu šķirošanas angārs, kā piesārņojoša viela emitētors. Tad šajā te laukumā tiek veikta arī būvniecības atkrituma drupināšana, kas emitē putekļus. Tātad šī te atkrituma drupināšana tiek veikta tad, kad ir sakrauts pietiekams apjoms ar šiem te atkritumiem. Tas notiek diezgan reti. Tas pats ir arī ar kultas atkritumu sagatavošanu, reģenerācijai to šķeldojot. Tad, kā emisijas avots ir atkritumu krātuvs teritorijā esošā bioenerģijas un atkritumu apglabāšanas šūnas un šī te biogāzes koģenerācijas stacija. Savukārt plānotās darbības ietveros, kā emisijas avoti gaisa piesārņojošām vielām ir tātad visi iepriekš minētie, kas saglabāsies, attiecīgi jaunās krātuvas teritorijā tā būs šī te apglabāšanas šūnas, savukārt tāda bioenerģijas šūna nebūs. Un šie te bioloģiski noardāmās atkritumu iekārtas, fermentātori un biofiltrs, un plānotās arī šajā te bioloģiski noardāmā atkritumu pārstrādes iekārtām savākās biogāzes sadedzināšanai tiks uzstādīta koģenerācijas stacija, kas arī būs tātad šis te piesārņojošo vielu emisijas avots. Par vielām, tātad kādas tiek emitētas poligonu darbības rezultātā, oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sārdioksīds un putekļu emisijas tika veikti piesārņojošo. Tātad, protams, es nepateicu, bet tas ir noteikti visiem zināms, tad poligons Brakši darbojas saskaņā ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, kurā arī ir šeit piesārņojošo vielu emisijas projekti izstrādāti un noteikti limiti. Attiecīgi plānotai darbībai tika veikta arī šāda te aprēķinu modelēšana un saskaņā ar šiem te modelēšanas rezultātiem nevienā no gadījumiem, ne arī esošajā situācijā, ne plānotajā šie te gaisa kvalitātes normatīvi un robežlielumi atbilstoši normatīvo aktu regulējumam netiks pārsniegti. Līdz ar to pasākumi šo te emisiju samazināšanai un ierobežošanai netiek plānoti. Tie, kas jau šobrīd arī ir iestrādāti uzņēmumu tehnoloģiskajās iekārtās. Jā, šeit ir tabula, kurā pēdējā ailē mēs redzam gaisa kvalitātes normatīvus, kādi ir noteikti šīm te vielām, un tātad trešā aile ir šo te aprēķinātās emisijas. Emisijas tiek aprēķinātas ņemot vērā to, ka visi šie te piesārņojošie emisijas avoti darbojas vienlaicīgi maksimāli, tātad maksimālās koncentrācijas, un nevienā no šiem te gadījumiem, tātad maksimālā sumārā koncentrācija, tas nozīmē to, ka darbojas gan poligons Brakši, ņemot vērā to, ka blakus teritorijās nekādi citi piesārņojošo vielu emisijas avoti nav, bet par tiem atbilstoši arī normatīvo aktu regulējumu tika pieprasīta informācija Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrā, tātad tas saucās šī te sumārā koncentrācija. Ja būtu kādi citi objekti, tad tie tiks summēti ar šo te plānoto darbību. Šī gadījumā tātad Brakši vieni paši tie ir. Lūk, par smaku emisijām, tātad
smaku emisijas, protams, veidojas, ņemot vērā to, ka darbības ar atkritumiem tiek veiktas ikdienā, un kopumā teritorijā ir vairāk šie te smaku emisijas avoti, kas ir uzskaitīti, un esoši šajā situācijā faktiski tie ir tie paši, kas jau ir gaisu piesārņojošo vielu emisijas avoti. Un plānotajā situācijā tie ir tie paši, plānotā situācija tātad jaunās atkritumu krātuve, un šī te arī bioloģiski nodāmā atkritumu iekārta ar tajā esošajiem tehnoloģiskajiem elementiem. Par smaku emisiju novērtējumu šeit ir krāsaina bilde ar esošo situāciju, kurā ir modelēta smaku emisija, tātad atbilstoši normatīvo aktu regulējumam smakas mērķlielums ir 5 OJ vienības, 5 smaku vienības, un tātad šis te, ja tā varētu teikt, epicentrs, kas ir tādā violetā krāsā, un arī sasniedz neto maksimu ir tieši šajā te nešķirot sadzīves atkritumu šķirošanas angārā. Un arī attiecībā uz smakām ne esošajā, ne plānotajā situācijā pie jūtīgajiem receptoriem, kas ir šīs te dzīvojamās mājas, kurās arī šī smakas slieksnis tiek novērtēts, šī te koncentrācija nesasniedz šo te noteikto smakas mērķlielumu. Kas, protams, un šeit ir plānotā situācija, attiecībā uz plānoto situāciju tika modelēts scenārijs tātad vienai šūnai, pēc tam otrai, trešai šeit es ievietoju attēlu, kur ir šī te pirmā šūna, pārējās arī īpaši neatšķirās ar šo te smakas izkliedi. Attiecībā uz smaku emisiju novērtējumu poligonu teritorijā arī tika veikti mērījumi, ņemot smaku, akreditēta laboratorija ņēma smaku paraugus tieši šajos te smaku avotu epicentros. Un attiecīgi tad tālāk arī šie dati tika pārreikināti un ievietot šajos te aprēķinos un modelēšanā. Līdz ar to secinājums ir tāds, ka arī attiecībā uz smaku emisijām, smaku emisijas samazināšanas plāns atkritumu poligonam nav nepieciešams izstrādāt. Nav arī, cik esmu arī prasījusi uzņēmumam, un arī vides pārvaldē nav saņemti arī nekādas sūdzības vai iebildums no poligonam pieguļošajiem, tātad pieguļošajām mājām par sūdzībām, par kaitinošām smakām. Līdz ar to arī dotajā brīdī nav pamats izskatīt, ka šāds samazināšanas pasākumu plāns būtu nepieciešams attiecībā uz smaku emisijām. Tā. Par trokšņu emisijām. Tātad arī trokšņu emisijas tika modelētas. Šobrīd tātad kā trokšņu avots attiecība pašā poligona teritorijā, tātad ir šis atkritumu šķirošanas angārs. Periodiski, kas notiek ļoti reti, šo te būvniecības atkritumu apstrāde, koka atkritumu smalcināšana, krātuves teritorijā darbojošais ekskavators un kompaktors, stacijas teritorijā darbojošā transporta tehnika, un transports, kurš atved un atved šos te atkritumus uz poligonu un izved atšķirotos. Un plānotajā situācijā ir visi šie te paši, visi šie iepriekš minētie trokšņa emisijas avoti un
Tātad attiecībā uz jauno krātumu jauni trokšņa avoti netiek paredzēti, bet attiecībā uz šo te bioloģiski noārdāmu atkritumu iekārtu, kura šobrīd ir uzsākta būvdarbi, tātad tie sausie fermentātori, kompostēšanas tvertne un papildus viena jauna transporta tehnika, frontālais iekrāvējs. Šeit ir karte ar esošo situāciju, kurā ir redzams, ka jau šobrīd pie dzīvojamām mājām, ņemot vērā to, ka tās atrodas blakus šim te autoceļam P98, trokšņa līmenis jau ir paaugstināts. Un veicot, tātad šajā te trokšņa modelēšanā tika ņemti vērā dati no Latvijas valsts autoceļiem par transporta kustības intensitāti uz šo te ceļa posmu, jo tas ir galvenais un arī vienīgais ceļš, pa kuru arī ir iespējams piekļūt poligonu teritorijai, jauni pievacēji netiek plānoti. Un pati poligonu darbība esošās darbības ietveros šīs te trokšņa emisijas, kas veidojas poligonu teritorijām, tā teikt, attiecībā uz šiem te jūtīgajiem receptoriem ietekmi neveido. Un tas pats arī ir ar plānoto darbību, arī tika veikta modelēšana 3 scenārijiem, kas detalizēti ir atspoguļot ietekmes novērtējuma ziņojumā un tā pielikumos, modelēt attiecīgi vienu šūnu, otro un pēc tam trešo. Arī šajā gadījumā jau tātad trokšņas līmenis jau pārsniedz šos te normatīvus, tātad, kas regulē trokšņa robežu lielumus pie uztvērējiem. Neatkarīgi no poligona darbības šajā teritorijā jau ir paaugstināts trokšņa līmenis, bet poligona darbība arī plānotajā situācijā, tātad pārsniegumi netiek paredzēti, un līdz ar to arī trokšņu mazinošu pasākumi nesošajā, neplānotajā situācijā poligonam nav nepieciešami. Šeit gan šī karte, gan iepriekšējā atspoguļo dienas laikā esošo troksni. Līdzīga situācija ir arī nakts periodā. Ņemot vērā to, ka nakts periodā poligonā darbība netiek veikta. Tā, par ietekmi uz dabas vērtībām, kā jau pašā prezentācijas sākumā es minēju, tātad šīs aizsargājumās augu sugas, savukārt īpaši aizsargājumās teritorijas poligonu pieguļošajā teritorijā ir pietiekama attālumā, līdz ar to ietekme uz tām nebūs. Attiecībā uz kultūras mantojumu un ainavu arī ietekme nav sagaidāma, jo kultūra vēsturiski objekti poligona pieguļošajā teritorijā vai to aizsargjoslas nav. Ir tur viens mazs kalniņš, bet nekādā veidā šī te, tā teikt, kultūra vēsturiskā daļa netiks skarta šim te objektam. Un par ainavu runājot, ņemot vērā to, kad poligons atrodas meža ielokā, līdz ar to, tā ir jau šobrīd industriāla ainava un no skatu punktiem, kas ir pieejami iedzīvotājiem, un šis te poligons nav redzams, līdz ar to varam pieņemt, ka ietekme uz ainavu arī nav sagaidām. Protams, tas ir tāds subjektīvs spriedums attiecībā uz ainavu. Par ietekmi uz grunts un gruntsūdens kvalitāti, arī, kā jau es minēju iepriekš, tātad plānotā darbībā ir paredzēta blakus vēsturiski piesārņotai teritorijai, kurai
atkritumu izgāstuve, kura tika ierīkot, protams, bez jebkāda veida pamatnes sagatavošanas, tas bija 70. gados pagājušā gadsimtā. Veicot šo te izpēti attiecībā uz grunts kvalitāti, grunts kvalitātes robežu lielumi nav pārsniegti. Tātad izpētes rezultātā izpētes ietvaros tika ņemti paraugi, gan gruntī, gan gruntsūdenim, tie testēti akreditēti laboratorijā un tālāk analizēti. Ziņojumā arī plaši ir atspoguļot gan šī te nokonturētā gruntsūdens, piesārņotā gruntsūdens areāla izplatība, kas arī skar, diemžēl, plānotās darbības nelielu teritoriju. Un tātad paraugos ir paaugstināts ķīmiskā skābekļa patēriņš, ir kopējā slāpekļa koncentrācijas paaugstinātas, attiecīgi pēc konkrētiem normatīvajiem aktiem un tajā noteiktiem robežu lielumiem arī hroma saturs, un saskaņā ar likumu par piesārņojumu, tātad piesārņotā teritorijā jaunu objektu būvniecība nav atļauti, tātad šajā teritorijā ir jāveic sanācijas pasākumi, kas noteikti ir komplekss risinājums attiecībā uz esošo piesārņojumu, uz esošo atkritumu krātuvi, un ne tikai koncentrēties uz šo te jauno teritoriju. Jā, bet mūsu rekomendācijām šo te gruntsūdens piesārņojumu sanāciju būtu liederīgi uzsākt jau saulaicīgi. Protams, tas prasa arī finansiāli lielu ieguldījumu, līdz ar to arī laiks ir pietiekami ilgs, lai varētu mēģināt rast kaut kādus risinājumus šīs te teritorijas attīrīšanai. Lai jau attiecīgi pienākot šiem te gadiem varētu sākt plānot jauno atkritumu krātuvi. Kas attiec uz pašu jauno atkritumu krātuvi, protams, ierīkojot šo te atkritumu krātuves pamatni atbilstoši tajā brīdī normatīvo aktu prasībām un atbilstošai atkritumu apsaimniekošanai, draudi grunts un gruntsūdens kvalitātes ietekmei nav saskatāmi. Par plūdu riskiem. Jā, saskaņā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centras mājaslapā esošo plūdu risku un plūdu draudu karti, plānotās darbības teritorijā atrodas saplūstošajā teritorijā, līdz ar to tas ir veikts attiecībā. Tātad šī teritorija atrodas pavasara palu aplūstošajā teritorijā 10% varbūtība, kas ir tātad iespējamai plūdi vienu reizi 10 gados. Un tātad šeit šis zilais pleķis ir tātad izkopējums no šīs te plūdu risku un plūdu draudu kartes, kur ir redzams pašā centrā šis laukums, kurā ir esošā atkritumu krātuve, kas jau ir attiecīgi kā liels kalns, un līdz ar to arī šajā te modelēšanas kartē šī teritorija neaplūst, bet virzienā uz ziemeļiem. Šeit nav iezīmēt šis te kvadrāts, kur ir plānot jauna atkrituma krātu, bet tātad ir redzams, ka tas viss ir zem ūdens aplūstoša teritorija. Jā, es aizmirsu piebilst, jā, tad pēc izstrādātā šī te, es atgriežos, tie Lielupas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un plūdu risku pārvaldības plānu 2027. gadam, tātad poligonam tuvākās upes, minētās Svēte un Auce ir Lielupas upju baseina apgabala nacionālās nozīmes plūdu riska teritorija. Bet redzams, ka tieši šajā plānā Brakši nav iezīmēta kā nacionālās nozīmes teritorija, bet jebkurā gadījumā kā plūdu aplūstoša teritorija tā ir.
Līdz ar to arī šis bija viens no jautājumiem, kas, tā teikt, paildzināja šo ietekmes novērtējumu ziņojumu izstrādi, jo tika meklēt risinājumi attiecībā arī uz šobrīd būvniecībā esošo bioloģiski nodalāmo atkritumu pārstrādes iekārtu, kas ir paredzēta virzienā uz austrumiem no poligona teritorijas. Un kā risinājums ir iespējams, tiek piedāvāts, tātad šo risinājumu piedāvāja plānotās darbības ierosinātāji, izbūvēt ceļa uzbērumu, kas ir redzams virzienā uz ziemeļiem un ziemeļ austrumiem, tādā veidā veidojot tādu kā dambi un ar šādu risinājumu tātad Latvijas Vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs veica atkārtotu modelēšanu. Un, ja šāds risinājums tiek veikts, tad šī teritorija ir pasargāta no plūdu draudiem. Un tā, neesmu es iekopējis tos rezultātus, tos var atrast ziņojumā, kā tad izskatās tā, ka šī teritorija nav pakļauta plūdu riskam. Un, jā, šis jautājums ir šobrīd diezgan aktuāls. Es ātri, tad pēc aizsargjoslu likuma ir tā, ka aplūstošajās teritorijās tātad būvju būvniecība ir aizliegta, bet ir izņēmumi. Un šeit mēs varētu piemērot mirklīti, tā tās 37. pāns par aprobežojumu virszemes ūdens objektu aizsargjoslās un par aplūstošajām teritorijām, kā varam piemērot inženieru aizsardzības un hidrotehnisko būvju izbūvi esošās apbūves aizsardzībai pret paliem vai plūdiem un stacionārās aizsardzības būves piesārņojuma aizturēšanai un savākšanai. Protams, ar šo te IVN šī problēma netiks atrisināta, bet tālāk jau turpinot virzot šo te ietekmes uz vidi novērtējumu valsts institūcijās, tad mēs arī sagaidām, kāda varētu būt šie te, virzieni, ieteikumi, kā šo problēmu risināt, vai šis te, tā teikt, risinājums attiecībā uz ceļu uzbērumu ir akceptējams, lai varētu šo te jauno atkritumu krātuvi plānot, kā tas ir iecerēts. Šīs te meža ceļa, tātad šis te ceļu uzbērums ietilps Latvijas valsts meža teritorijā, plānotās darbības ierosinātāji šo darbību ir saskaņojis arī ar Latvijas valsts mežiem, tie neiebilst par to, ņemot vērā to, ka mežam kā tādam ietekmē attiecībā uz šādu ceļu uzbērumu netiek, tā teikt, nav ietekme. Savukārt, tas ir izcinājums esošai poligonu teritorijai, tad tas ir akceptēts no teritorijas īpašnieka. Ja šāds risinājums netiek realizēts vai jebkādā veidā netiek risināts jautājums par teritorijas norobežošanu no plūdiem, tad plānotā darbība nav pieļaujama. Tā, tas ir par plūdu riskiem. Tātad ātrumā vēl par avāriju riskiem, kas poligonā var veidoties. Tātad tas var būt gan ugunsgrēks, gan notekūdeņa attīrīšanas iekārta neatbilstoša darbība, gan negadījumi, pieņemsim, ja notiek degvielas noplūde no transporta tehnikas, neattīrīta infiltrāta noplūde un attiecībā uz visu iepriekš minēto, tātad ir poligonā dažādi gan aizsardzības pasākumi, gan arī šī te ugunsdrošības pasākumi, instrukcijas, darbinieki tiek instruēti un tiek veikti dažādi preventīvi pasākumi, tehnisko iekārtu uzturēšana darba kārtībā, pārbaudes, tie paši monitoringi, kas var liecināt, uzrādīt kādus, tā teikt, bojājumus vai kaut ko tam līdzīgi. Un attiecīgi, protams, arī, kā būtisks risks, uzskatāms arī poligonu personāla savainošanās, ņemot vērā to, ka šie te ievestie atkritumi, tur var būt viss kaut kas.
Lūk, un par sociālo-ekonomisko ietekmi tādu vispārīgi, ko ātrumā pastāstīšu, tātad sadzīves atkritumu poligons Brakši ietilpst Vidus Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Tas ir reģionāls, kurā ir 2 poligoni, otrs ir Getliņi, Rīgas teritorijā, Rīgā, Rumbulā. Un tātad poligonā Brakši tiek savākti atkritumi no Jelgavas pilsētas un 9 novadiem, kas šeit ir uzskaitīti. Tiek maksāts dabas resursi nodoklis, kas no 23. gada 85% tiek iemaksāts valsts pamatbudžetā un 15% vietējās pašvaldības pamatbudžetā. Attiecībā uz nodokļu likmi varbūt poligona uzņēmuma pārstāve var komentēt, ja tas tā nav, ir 1 tonu ir 95 eiro. Tā, kas attiecas par jauno atkritumu krātuvi, tad, jaunas darba vietas kā tādas šīs darbības realizācijā neveidosies, jo tā ir tā kā secīga poligona darbības turpināšana. Arī atkrituma apjoma pieaugums, šobrīd reģionā netiek prognozēts. Lūk, tas laikam arī no manas puses būtu viss. Tātad vēlreiz atgādinu, 11. septembris ir šīs sabiedriskās apspriešanas noslēguma datums, līdz kuram interesanti var sūtīt rakstiskus priekšlikumus, komentārus, iebildumus uz vides pāraudzības valsts biroju, kas ir uzraugošā institūcija šajā ietekmes novērtējuma procedūrā. Paldies! Jā, vai ir kādi jautājumi? Es mēģināšu pārslēgties. Vai kāds mani dzird? Vai kāds mani dzird? Jā, dzirdam. Jā, dzird. Dzirdam, viss kārtībā. Jā, man liekas, man būtu viens jautājums, ja drīkst. Par gruntsūdens līmeni. Kāds ir gruntsūdens līmenis, cik tālu no zemes virsmas atrodas? Šajā jaunā plānotajā. Viņš ir diezgan augsts. Tas varētu, es tā uz sitienu nepateikšu, metrs varbūt tās. Bet pats smilts slānis, kurš ir gruntsūdens nesošais slānis un ir piesātināts, ir ļoti mazs. Tas ir apmēram, ja es nemaldos, vai nebija līdz 3 metriem, ja? Līdz ar to, ja ir bažas par šī te piesārņojuma izplatību dzīvojamo māju virzienā, tad tas noteikti tā nenotiks, jo šis piesārņojums jau ir veidojies ļoti sen, viņš tiek arī monitorēts. Ja tālāk turpinām, jums ir jautājums attiecībā uz šo te gruntsūdens piesārņojumu poligonu teritorijā. Vai es pareizi sapratu? Jā, tad mirklīt es tūlītās mēģināšu izslēgt. Viss plānots jau cik izslēgt. Mirklītis. Nemāku ar to tīms. Es tā sapratu, ka līdz 2 metriem tas gruntsūdens līmenis ir tajā plānotajā teritorijā. Jā, jums nav bažas, ka piesārņojums varētu atnākt līdz jums, jo tas ir, pirmkārt, apjoms ir ļoti neliels, viņš ir koncentrējies šajā te vietā, un gruntsūdens plūsma ir virzienā uz abām upēm,
tātad gan uz Alces upi, gan tas nenozīmē, ka šīs te upes tiek piesārņotas. Nē, tas tā nav, jo šī te gruntsūdens, protams, tas nenotiek, ka tas virzība nenotiek ātri. Viņa faktiski ir tādā kā bļodā un nekādi draudi iedzīvotāju mājām un gruntsūdens akām šajā teritorijā noteikti ne nav, ne arī nav sagaidāmi. Drīzāk tur varētu būt ietekme vairāk no šī te autoceļa, tīpaši, ja tas tiek ziemā arī kaisīts ar sāli un tādām lietām, ja tad varbūt tās ar nokrisņiem šī te ietekme var būt, bet ne no poligona. Par to šobrīd bažas absolūti nav nekādas. Sakiet, man vēl viens jautājums. Tā kā ir aplūstošā teritorija, ja plānots būvēt dambi, vai ir vērtētas tās teritorijas, kas var tikt ietekmētas, ja ir, piemēram, vienu reizi 10 gados, kā jūs minējāt, ir iespējams tā aplūstās teritorijas, vai ir vērtēts, vai nav kāda cita ēka, māja, dzīvojamā māja, kas varētu tikt apludināta tieši tāpēc, ka tur ir dambis uzbūvēts. Vai tas ūdens līmenis tālāk neizplatīsies uz citām dzīvojamām mājām, kur nav tajā 1 no 10 robežās? Jā, es sapratu jūsu jautājumu. Es dotajā brīdī nevaru tā precīzi atbildēt. Es domāju, ka nē, jo pats tas dambis saskaņā ar šī te kopumā, šī te ūdens paaugstināšanās, tas, protams, nav kosmiski metri, un, ja jūs atvērsiet ziņojumu, tas ir pats pēdējais pielikums sadaļā, ja, tur diezgan labi var piezūmot klāt, paskatīties, kā ir modelēts šis te, meža ceļa uzbēršana, šīs te atzīmes ir, diezgan mazas, salīdzinoši. Protams, es nerunāju par to, cik tas varētu izmaksāt, bet es runāju tieši par tas ir, protams, tā nekad netiks tas darīts, ja, tas tiks noteikti uzvērts kaut kādā vienā augstumā, bet, šīs te atzīmes ir, no 0,2 līdz, maksimums vienā vietā ziemeļdaļā bija līdz metram, ja, šīs te ceļa uzvēršana, ja. Tā kā, es domāju, bet es stipri šaubos, ir jāpaskatās, tad arī tā ātrumā nevarēšu tikt klāt, kā ir ziņojumā, ir arī klāt pielikt šī te izmodelētā teritorija attiecībā uz aplūšanas risku. Paskatīties, bet es stipri šaubos, vai tur varētu būt, tādā veidā aplūst kādas no mājām. Tad es saprotu, ka modelēšana ir veikta. Jā, modelēšana ir veikta, jā, es nedomāju pielikt prezentācijā tieši šo te izmodelēt, es tikai pielikt šo te attēlu, kur ir, kāds tas ceļš izskatīsies, bet kāpēc tam tas zilais pleķis, ja, tad tas arī ir ziņojumā pieejams, tas ir pēdējais pielikums, jūs varat varbūt tās paskatīties, tad papētīt. Un kopumā, ja ir interesē, varat iet Latvijas Vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs mājaslapā, atrast plūdu risku un plūdu draudu karti, paskatīties vispār šobrīd, kāda situācija ir ar jūsu māju, un ja tas ir pie ceļa, ja, es koncentrējos attiecībā uz plūdiem vairāk uz šo te poligonu teritoriju, ja, bet man liekas, ka ceļš netiek skārts nemaz, ja runa ir par P98. Jā, varbūt vēl ir kādi jautājumi no klātesošajiem. Mums tiks sagatavots arī sanāksmes protokols, kas pēc tam būs arī, un arī es aizmirst piebilst pašā sākumā, arī sapulce tiek ierakstīta, tā kā to būs iespējams noskatīties Vendeko.com mājaslapā pēc, ja ne rīt, tad parīt,
Un paralēli, ja ir vēl kāds jautājums, jūs varat arī sūtiet vides pāraudzības valsts birojiem, jo tie jautājumi tāpat nonāks līdz mums, un pēc tam ziņojumā tiks veidot jauns pielikums, kurā būs jautājuma atbilžu sadaļa. Jā, varbūt vēl ir kādi jautājumi? Jā, Krista, varbūt tad varam mēs. Krista ir vēl? Vairs laikam nav. Es nezinu. Andrej, varbūt mēs varam slēgt sapulci? Ja jautājumi no vienam vairāk Jā. nav, tā kā varam droši, es domāju. Jā. Paldies visiem par dalību. Jā. Jā, paldies. Veiksmīgu vakaru. Visu labu. Paldies. Paldies. Paldies.